jau tas ir tāds pirmais piedzīvojums izbraukt pa trasi ar tādu mašīnu? Jā, tāda trasa pirmais, jā. Kā patika? Nu, baigi labi, ar katru braucienu bija arvien ātrāk un ātrāk, interesantāk. Arti tā arī bija, kad ar katru braucienu arvien ātrāk un ātrāk? Nu, pa vidu uzlīja lietiņš, tad bija bijuši tā bailīgāk ātrāk braukt, bet pēdējais brauciens bija tāds, ka pašam bija prieks. Un, ja nebūs rezultāts, tad nezinu, kaut kas jādomā. Kādas ir tavas sajūtas par Ford Fiesta R2? Tu biji kādreiz ar tādu īstu sporta mašīnu braucis, un vai viņu vispār iet? Nu, priekšpiedziņas, protams, iet labi. Es pat nezinu, īpaši jau neesmu braukājis ar tieši tādām sporta autiņiem, tāpēc grūti jau arī pateikt. Pašam likās, ka diezgan ātri, normāli, labi iet. Nākošais tuvākais pasākums ir noteikti Liepājas rallijs, kur arī mēs esam plānojuši startēt, kā jau Latgales rallijā, kā drošības mašīna ar šo pašu Ford Fiesta automašīnu, ar Olkartas Autosporta akadēmijas ietvaros turpināt mašīnu testēt, apzināt, apgūt, lai, kā jau minēju, uz nākošo sezonu jaunietim būtu gatavs aparāts, ko dot virsū.